mums visiem ir 100% enerģija. Nu, kā 100%. Un ja 5 problēmas, ja mēs uz visām ejam uzreiz, 20%, 20. Principā glāze visur ir pustukša. Tad, kad mēs visus šos te procentus vienā lietā, ieguldam visu fokusu, tur būs pilnīgi cits rezultāts. Pirmām kārtām tā problēma tiks daudz ātrāk atrisināta, toreiz ķerties pie nākamās. Prātam nav multitaskings. Mums liekas, ka mēs daudzas lietas varam darīt vienlaicīgi, bet patiesībā tā nav, prāts tā nav uzbūvēts. Viņš vienkārši super ātri pārslēdzās uz lietām. Un tas arī ir, tas veicina izdegšanu, šis moments. Man ļoti patika, kā pastāstīja par visādiem izdegšanas simptomiem, kā var saprast, vai cilvēks izdeg un kā ar to tikt galā. Man ļoti uzrunāja, kā neizdegt, kā saglabāt sev vienmēr formā un kā iet dzīvē uz priekšu neatlaidīgi. Šeit šobrīd, kur tās grupas ir, kur runā savā starpā to, kas ir izdarīts, viņi palīdz to realitātes piesitienu var pielikt. Šāda veida semināriem ir jānāk tāpēc, lai biedrotos, lai iegūtu jaunas zināšanas. Šeit viennozīmīgi būs cilvēki, kas ir vērsti uz izaugsmu, tātad līdzīgi domājošiem. Es ļoti iesaku katram ikvienam no sirds būt un veltīt laiku būt un nākt šiem semināriem. Personīgi man tas ļoti maina domāšanu, man palīdz ikdienas dzīvē, gan laika plānošanā, gan mērķu piepildīšanā. Nepazaudējiet sevi tādā skrējienā pēc kaut kādiem ieguvumiem, vēl kaut ko, jo nevienmēr tas miljons padara tev bagātāk. Bieži vien šī iekšējā pasaule tev ir daudz vērtīgāka, cilvēki apkārt tev ir daudz vērtīgāk, novērtē tos, novērtē lietas, kas tev jau ir un tev dos vairāk.